Tā, čau visiem, sen esam tikušies. Vecais labais teiciens, saule spīd, lietus līst, kurpa plīst, bet, protams, ne mūsiem nekas neplīst. Īstenībā šī tāda super iedvesmojoša nedēļa, kad var parādīt, kā notiek uzkraušanās, izkraušanās process. Ar ko tad šī nedēļa savādāk vai šis mēnesis savādāk? Mums, teiksim, tā ļoti daudz pasūtījumu ir, ļoti interesanti pasūtījumi ir, ļoti lieli pasūtījumi ir. Un tad mazliet šodien ieskatīsimies procesā, kā viņi tiek izkrauti un kā viņi tiek uzkrauti. Super! Šodien ir interesanta diena, arī ir tāda, kad neskatoties uz lietu, rītdien jābūt visām piegādēm. Tāpēc Māris sakomplektē visu, super precīzi, tālāk šoferi pārbauda. Un tad mums šodien ir tā, ka jāpaspēj uzkraut divas mašīnas. Viena ir uz Latgali, uz kurien tu, Ronald, gāzes? Rētiem būs Līvānu novads, Puša, Dagda un Andrupene. Principā visu dienu. Principā visu dienu, jā. Principā visu dienu, jā. Un tāpēc ir tā, ka vienalga, kur jums atradīsies, mēs spēsim piegādāt. Un otra mašīna mums dodās uz Kurzemi. Tur mazliet viņa komplicētāk, krava ir, kas ir pusi uzkrauta, vēl tur nāk ir virsū klasika, jumta seguma un vēl visi papildu elementi. Un tur arī maršruts diezgan garš. Jāni, uz kuru pusi mēs braucam rītdien, atnāk pastāst? Algals pagasts, Laidze, Talse, tad ir Abals pagasts, tad ir caur Kandalu un apakaļ uz Rīgu. Cikos izbrauc rītdien? 8. Un cikos plānā būt atpakaļ? Tad 3 varētu. Pēc 3. Un arī, attiecīgi, Kurzeme, Latgala, vienā dienā divi reģioni, absolūti visi pasūtītie jumti rītdien tiks piegādāti, jā. Nav problēma.